Labs vakariņš, dārgie Latvijas izdzīvotāji. Var sakot, pelēkās dienas, jā. Es neticu, ka katram čaiņikam reiz dzīvē neuznāk. Nu tā, ka liekas, ka viss dirsē tur savējās sadirsies, jā, tur hujomajo, bet šoreiz ne pa to, jā, savējo špifeni, viss kārtībā. Es parasti no rītiem, ka brokas tēdu, jā, maizītes, kas mērē, es garozi apgriežu, jā. Man negaršo garozi. Tad, lai nebūtu, zin, kā tur jāmet ārā, es pats labākās sirdsapziņas, es tur 3 baložu baro, viņi man tur, lidinās no rītā. Es viņas jau zinu, kā raiba suņas, tie vietējie, jā, vienu tie paši. Tā kā bērnībā, zin, tur stārķis atlido pēc zivīm, tur reņģi viņam izmet pa balkonu kaut kādā ārā, un tad viņš hujā arī viņu. Tā viņš pierod un nāk, tas pats ar baložiem var sagot. Tad, zin, kā, šorīt arī, zin, kā iet tur, nobar viņiem to maizi, jā, tos atliekas, karoči, es domāju, pavēros, jā, kā viņi tur pēd, un tā, baļaģi, skatos pēc kaut kādu 5 minūtu, šitas te pizģuks, bet, sauksim viņu pa pīdāri, jā, viņš pat nav pizģuku vārdu cienīgs. Viņš tagad hujā arī tam balodim virsū, bļaģi, un reāli, viņš viņu pizdīja, tas ar to knābe, šitā knābe, bļaģi, nagi viņam arī, bļaģi, tā kā huj viņas, bļaģi, 2 kupuru kaut kā kamēlim, jā. Var sakot, jā, viņš viņu atpizdīja, tā brutāli, karoči, viņš, pizdīja visu pēc kārtas. Bļaģi, un tā es domāju, kakova hrena, jā, man... Es savu naudiņu, jā, es pēc labākās sirdsapziņas, es tā kā, dalos, jā, dzīvnieciņiem, ar cilvēkiem, jā. Un kaut kāds pizģuks atnāk, jā, un viņš vienkārši, viņš nomuši, jā, to balodi. Un tad es domāju, jā, kaut kā, nelabi uznāca, un tad, aizmigt arī pa nakti nevarēja. Manai arī, zin kā, tur... Citiem tas pelēkās dienas, citiem mēneši reizēs izpaužās, jā, citam tur, bļaļ, mugursāp, jā, citam tur ūdens depresija, jā, man tāds nelabums uznāca, jā, man tu balot žēl palika, un, nav tā, ka man tur, bļaļ, dzīvnieku žēl būt, bļaļ, medībās jau ir giets un tā, bet tieši, tas, ka es viņam, dod, jā, ēst, un pēc tam kaut kāds piders, jā, apēd viņu. Var sakot, jā, es tur savējās, ka, pakonsultējos, ko tur varētu hujumā, jā, tur viņi saka, brauc uz aptieku, jā, tur, kaut kāda antidepresanta tev vajag, un tā. Es vai labi ir ies uz mašīnu, zin kā, pirmais, ka es kāpu mašīnā personīgi, jā, cits tur piesprādzējās prioritāti ir, jā, cits tur noregulē beņķi, jā, cits tur spoguli noregulē. Es izpisu aliņu, jā. God Dievu vārds, jā, man pagūzīja viens kasts vienmēr stāva, Kronenbacher. Es viņu attaisu vaļā, jā. Tas ir tā, kā tu brauc ar smago mašīnu apmēram. Tev ir smagā mašīna ar iekrāvēju aizmugurē. Un ja tev smagajā mašīna degviela ir, bet iekrāvējā, ja nav, jā, tu nevarēsi to preci izkraut no mašīnas, jā. Tas pats ir ar parasto vieglo mašīnu un ar šoferi, jā. Ja vieglajā mašīnā degviela ir, bet šoferī nav, jā, nihuja tu nekur tālu netiks. Jā, līdz ar to, var sakot, es sāku aliņu, jā, es izpisu aliņu, un tad es mierīgi līdz veikalam, reku, es esmu veikalā. Ko viņi zina, kā viņi sauc to veikalu, pohu, jā. Un es domāju, priekš kā man arī jābrauc ir uz aptieku, jā, es atbraucu, un te viss ir. Un tad es tīri tā, vakarā, lai tik galā ar to, ar tām pelēkajām dienām, jā, es tā paņēmu, tur 2-3 dienām, jā. Tā, lai nebūtu, ka manējā špifeni tur pārmet kaut ko, es pieniņu un maizīt arī paņēmu, jā. Var sakot, jā, tad man plānā vēl, es nezinu, jā, kas es tāds ir kaut kāds Berhatovka, bļaļ, jā. Karoči, es arī to paņems, jā. Kas neriskē, jā, tas nedaudz bumbieris ar dandāli, jā, bļaļ. Es paņemšu, bļaļ, Berhadovka arī, jā. Es notestēšu, jā, pēc tam paņems provu, un tā es nodošu, jā, arī. Nodošu, jā, var ņemt vai nevar šito. Var sakot, brauks mājās, jā, un ārstēsies, jā, visiem priecīgi nedēļas nogali, jā. Čau.